Tā, pirms es varbūt sāku, es gribēju uzdot jums īstenībā jautājumu, cik no jums kādā brīdī ir jutušies, varbūt jūs gribat iemēģināt kādu hobiju jaunu vai, teiksim, kādu prasmi, bet tad jūs esat sastapušies ar to domu, ka, varbūt ir pa vēlu jau kaut ko sākt jaunu. Varbūt paceļiet rokas. Jums ir kādam bijis tā? Tikai dažiem. Vai kādam ir bijis tā par karjeras maiņu, ka liekas, ka ir varbūt par vēlu mainīt kaut ko? Jā. Bet tas principā arī ir tā. Jā, tas ir principā arī tas temats, par ko es gribēju runāt vairāk tieši par šo karjeras maiņas aspektu, un tieši es varbūt runāšu uz auditoriju, uz vecākiem, vairāk ne tik ļoti par bērniem. Daudzas prezentācijas bija varbūt par bērniem arī, bet tieši es vairāk runāju par šo momentu, kur, ko darīt brīdī, ja, teiksim, ir šī vēlme mainīt karjeru, uzsākt kaut ko jaunu tieši uz tehnoloģiju nozari vairāk, un kā rast sevī drosmi un patiesībā dot to iedvesmu, ka nekad nav par vēlu. Lielākā daļa jums šeit teica un nepacēla rokas, līdz ar to es saprotu, ka visi ir ļoti drosmīgi, bet tomēr, ja kāds iekšēji jūtas, ka ir tomēr tā sajūta kādreiz bijusi un negribās to sev atzīt, tad es ceru, ka vienkārši pēc šīs prezentācijas tomēr tā drosme kaut kur sevī atradīsies, un varbūt jums būs kādi praktiski soļi, ko no sevis paņemt. Prezentācija ir vairāk par jaunu sākumu, jebkurā brīdī tehnoloģijas, karjeras uzsākšana tieši sievietēm, bet es negribu arī apdalīt vīriešus, tā kā droši šis ir kaut kas tāds, kur visi kaut ko var sev paņemt, bet idejiski, jā, es tiešām gribu jums parādīt tos iedvesmas stāstus, kur tiešām tie ir bijuši veiksmīgi, un sievietes ir veiksmīgi, drosmīgi iegājuši tehnoloģiju pasaulē un arī sasnieguši rezultātus. Bet es iesāku jau ar to teikumu, ka principā dažreiz mēs domājam par to, ka ir par vēlu sākt, un ļoti bieži tieši mēs strādājam Riga Tegrals arī ar sievietēm, kuras maina savas karjeras vai uzsāk savus jaunu uzņēmumus, un mēs arī dzirdam tādus aizspriedumus un mazas bailes iekšā par to, ka es varbūt neesmu pietiekami tehniska, vai kur manā vecumā, teiksim, es sākšu jaunu uzņēmumu, teiksim, man ir 45 gadi, varbūt ir par vēlu. Un mēs diezgan daudz to esam dzirdējuši, un arī personīgi manā pieredzē, pat ja es esmu vēl salīdzinoši jauna, arī man ir bijis šāds moments, un tas gan vairāk ir bijis saistīts ar izglītību, jo es absolvēju jurisprudenci un diplomātiju, un tajā brīdī, kad es ieguvu maģistra grādu abās šajās zinātnēs, tad principā es sapratu, ka man interesē tomēr IT, es vēlējos savu jaunu uzņēmumu, un es vienkārši sapratu, ko es darīšu. Man taču nav tehniskas pieredzes, es nemāku programmēt, kur es likšos tagad ar šo izglītību un kā es vispār tagad ieiešu šajā nozarē. Es nevienu nepazīstu, vai ne? Bet es, jā, šobrīd arī darbojos. Man arī šeit ir vīrs, kas ir mans līdzdibinātājs. Mums ir tehnoloģija jaunu uzņēmums kopā, un šajā nozarē jau es strādāju jau vairāk kā 6 gadus. Bet tā ideja par to visu ir tas, ka es vienkārši biju vairāk drosmīga. Man šī drosme varbūt bija lielāka par šo nezināmo. Es spēru šos soļus. Un, principā, šajā laika gaitā es arī satiku ļoti daudz sievietes, kuras bija arī 30-gadīgas, 40-gadīgas, 50-gadīgas, kas mainījuši šo karjeru un īstenībā ir ļoti veiksmīgi to arī izdarījuši. Un patiesībā tehnoloģijās jau vieta ir ikvienam, neatkarīgi no vecuma, neatkarīgi no izglītības un arī patiesībā prasmēm, ko es jums pastāstīšu mazliet vēlāk. Bet tas, kas man liekas arī interesanti sākt ar statistiku, jo statistika parasti runā pati par sevi. Šeit es arī paņemšu mazliet savu mazo pierakstu kladīti, bet lai jums varbūt laustu mazliet tādus stereotipus par to, kas patiesībā notiek, tad īstenībā globāli, ja mēs paskatāmies uz sievietēm IT, tad, piemēram, apvienotajā karalistē 20% no IT darbinieki ir virs 50 gadiem. Tā kā stereotips par to, ka, teiksim, IT ir tikai jauniešiem, tas jau ir diezgan lausts. Piemēram, ASV IT nozarē strādājošai sievietei vidējais vecums ir 34,6 gadi. Arī tie nav 20 gadnieki, vai ne? Un vispār IT nozarē kopējā globāli 35% sastāda sievietes, un tā ir vesela trešā daļa. Tādēļ, ja pat ir kādreiz stereotips, ka tas ir tikai vīriešiem, arī tā gluži īsti nav. Un, ja mēs runājam par jaunu uzņēmējiem, un tas ir vairāk uz visiem attiecināms, ne tikai uz sievietēm, tad patiesībā veiksmīgākie jaunu uzņēmēji ir virs 40 gadiem. Tie 42 gadi, un straujāk augošāko uzņēmumu dibinātāji bieži ir 45 un vairāk, un 50-gadīgam uzņēmējam ir 1,8 reizes lielāka iespēja gūt panākumus nekā 30-gadīgam. Tā kā tā arī, manuprāt, ir ļoti interesanta statistika, ko izcelt, jo patiesībā ļoti bieži mēs asociējam jaunu uzņēmējus ar 20-gadīgiem puišiem un meitenēm, kuri garāžās taisa savus jaunu uzņēmumus, un tad tie izaug par lieliem tehnoloģiju milžiem. Bet realitāte ir tāda, ka patiesībā tā pieredze industrijā, industrijas kontakti un apzināšana problēmai, kas industrijā eksistē, tā ir tā, kas patiesībā
visbiežāk patiesībā noved pie šīs veiksmes, jo tev jau ir izpratne par to, ko tieši risināt un kā līdz tam nonākt. 20 gadniekam, jā, viņam ir spars, bet ļoti bieži tieši iztrūkst šī industrijas pieredze, kontakti un zināšanas par problēmu, kuru nepieciešams risināt. Bet, ja reiz mēs runājam par jaunu uzņēmumiem, tad man likās arī interesanti padalīties ar statistiku, kas mums notiek Baltijā. Un šie ir apkopojumi no vairākiem gadiem, principā, kas mums notiek ar sievietēm tieši jaunu uzņēmumos. Un tad, ja mēs paskatāmies kreisajā pusē, no 2019. līdz 2020. gadam, Latvijā, Igaunijā un Lietuvā tā situācija bija diezgan bēdīgāka. Tā ir statistika par to, cik daudz sievietes ir kapitāla daļās jaunu uzņēmumos. Latvijā tie bija tajā brīdī 6% no visiem jaunu uzņēmumiem, kas ir ļoti, ļoti bēdīga statistika bijusi. Lietuvā tie bija 20% un Igaunijā 13%. Tas, kas ir forši un iepriecinoši, ir, ka 23. gadā Latvijai tas uzkāpa procents uz 25% un jau 24. gadā 26,4%. Vismaz viena sieviete kapitāla daļās, kas nozīmē, ka mēs ceram arī, ka Rīga Tegrals ir kaut kādā vērā ietekmējuši šo statistiku, jo mēs cenšamies sievietes iedrošināt spērt šo soli, bet man ir ļoti liels prieks tiešām redzēt, ka sievietes uzdrošinās un mēs arī redzam, ka viņas var. Un, ja mēs runājam par to, cik uzņēmumu kopā ir ar tikai sievietēm uzņēmumu kapitāla daļās, tad tie mums ir 7,4% pagājušā gadā, un, protams, procents arī aug. Bet es gribēju arī pastāstīt par tādiem veiksmes stāstiem, diviem, vienu globālu, vienu arī vietējo. Un, ja mēs runājam par tādu globālāku piemēru, viena no tādām ir Sūzana Vojcicka, viņa ir YouTube vadītāja un CEO, un arī viņas stāsts ir ļoti iedvesmojošs un interesants, jo patiesībā viņas tas backgrounds ir, ka viņai patiesībā ir bakalaura grāds vēsturē un literatūrā. Viņai nav nekāda saistība ar IT, viņa nemāk programmēt, nekad nav strādājusi ar IT, bet viņas stāsts sākās ar to, ka viņa iznomāja savu garāžu jauniem džekiem, kas bija Google dibinātāji, izrādās, un paralēli viņi sāka viņiem palīdzēt ar mārketingu. 30 gados viņi sāka vispār tikai iepazīties ar tehnoloģijām, un šādā veidā palīdzot, mācoties principā par tām tehnoloģijām kopā ar viņiem, viņa beigās nonāca līdz tam, ka viņa kļuva par CEO YouTube, un tas patiesībā ir viens no lielākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem pasaulē, un arī sieviete pilnīgi ar nekādu vispār pamatzināšanām, nekādām tehnoloģijās, vienkārši ar vēlmi iesaistīties un palīdzēt. Un, ja mēs runājam par kādu piemēru no Latvijas, tad man ļoti patīk ar viņas atļauju, starp citu, izcelt no mūsu Rīga Tegrals komunas meiteni vārdā, sievieti vārdā Laura Lokmane. Arī viņai īsti nebija nekādu saistību ar IT nozari. Viņa sāka nekustamo īpašumu nozarē, strādāja ar vairumtirdzniecību, kur viņai sāka rasties vienā brīdī interese par IT nozari, un viņa sāka domāt, kur lai viņa iet un ko lai viņa dara, meklē informāciju par to, ko vispār darīt. Un viņa pieteicās vienā no mūsu programmām, kas ir iepazīstas tehnoloģijas, kur var iepazīties ar dažādiem IT novirzieniem, un viņa nolēma, ka viņai patīk jaunu uzņēmumu. Viņa grib savu jaunu uzņēmumu. Viņa iestājās pirmsakselerācijas programmās, neko nezinot par tehnoloģijām, neko nezinot par jaunu uzņēmumiem. Viņa izgāja šīs akselerācijas programmas, un viņai ir jaunu uzņēmums, kas ir veselības nozarē, viņai ir klienti arī veselības institūcijas, un attiecīgi viņa uzstājās gan dažādos pitch pasākumos, un viņi ir piedalījusies 50 Founders Battle, kas ir lielā tehnoloģijas konferences TechChill ietvaros, uzstājās dažādās vietās, kur viņa arī runā par savu pieredzi, viņa ir ar investoriem runājusi un visam šim procesam izgājusi cauri. Un patiesībā tas, ko viņi gribēja, lai es jums izstāstu, arī ir, ka to viņi visu sāk darīt tieši pēc pirmā bērna piedzimšanas, un viņi šos kursus arī principā klausījās tajā brīdī, kad viņi stūm ratiņus. Tā kā tas arī ir, man liekas, tāds ļoti liels iedvesmas stāsts par to, ka tu vari sākt jebkurā laikā. Nu jā, un tad varbūt tās trīs atziņas, ko es vēlējos no šiem gan stāstiem iedot, gan arī varbūt no tās statistikas mazliet ir, ka gadi tomēr nav tie noteicošie, un īstenībā tas laiks ir sākt jebkurā brīdī. Mēs redzējām no statistikas, ka tie gadi tomēr nav tie 20 gadnieku gadi, un arī mēs redzējām pēc piemēriem, piemēram, tāpat Laura, arī viņas gadījumā pēc bērna piedzimšanas tas ir iespējams, un viņa šobrīd tiešām darbojas ar 2 jaunu uzņēmumiem un ļoti, ļoti apmierināta. Tāpat laikā arī, ka veiksmes un pārmaiņas ceļš tas nav lineārs, tas katram ir savādāks. Un, ja vienam tas sākās no garāžas, otram tas sākās no kursiem, tad trešajam varbūt vēl citādāk tas sākas, tā kā katram tas ceļš ir cits. Un, protams, arī tas, ka katrs var atrast savu vietu nozarē. Un tas iemesls patiesībā ir tāds, ka nevienmēr ir jāmāk programmēt.
Un, tur es gribu atgriezties pie tā, kādēļ tieši šodien ir labākais laiks sākt. Jo pirmais ir tas, ka mums ir pieejami ļoti daudz resursu šobrīd, dažādi online resursi, jo mums nav vairs jābrauc klātienē tikai un vienīgi apgūt jaunas prasmes. Mēs varam skatīties dažādas kursus, kas ir gan Amerikā veidoti, gan otrā pasaules galā veidoti, vai arī tie paši, kas šeit ir Latvijā, gan bez maksas, gan par maksu, caur dažādām programmām kā Coursera, Udemy, YouTube, tāpatās pie mums uz organizāciju var nākt un paskatīties pēc iespējām, bet iespējas ir ļoti daudz un vienkārši būtu grēks viņas neizmantot. Un tā otra lieta ir, ka nav vienmēr jābūt programmēšanas prasmēm, jo patiesībā tās iespējas ir ļoti daudz un dažādas IT. Vienmēr cilvēki mēdz asociēt IT tikai ar programmēšanu, bet patiesībā tur tā iespēja strādāt mārketingā, strādāt pārdošanā, produktu vadībā, lietotāju dizains. Un patiesībā katrs var atrast sev to vietu no radoša cilvēka līdz pat analītiskam un varbūt arī tam pašam programmētājam. Nu, un pēdējais ir tas, ka pieauguša nepieciešamība dažādībai IT nozarē, un tas arī ir diezgan jau apspriests un pierādīts, ka patiesībā dažādas komandas, kur ir gan sievietes un vīrieši, pirmkārt ir produktīvākas, un otrkārt arī produkti, kas tiek veidoti, viņi tiešām tiek apskatīti no dažādiem aspektiem, un līdz ar to arī uzreiz tie ir daudz kvalitatīvāki un vispār sabiedrībai pieņemošāki. Un, lai no sevis iedot tādus 4 praktiskus soļus, ja tomēr ir parādījusies kāda vēlme mainīt karjeru, uzzināt kaut ko vairāk, vai varbūt nezināt, kur īsti sākt ar to, tad pirmais noteikti ir iemēģini. Un ar to es domāju tiešām vai nu šie kursi, paskatīties varbūt tiešsaistē, kādas ir šīs iespējas, kas vispār ir, sākt meklēt. Mums ir ļoti foršs kurs, tas pats iepazīst tehnoloģijas, ko es ieminējos. Vienkārši ir ļoti daudz dažādu, tam nav jābūt obligāti mūsējiem, bet principā vienkārši saprast, kas ir tās vispār iespējas, kādas ir šīs lomas, kuras var vispār apgūt un paskatīties, kas vispār lācītam vēderā ir IT nozarē. Otrais ir izvēlēties virzienu, saprast, vai es gribu kaut ko tiešām tādu analītiskāku, varbūt vairāk introvertu, varbūt tas ir tiešām programmēt, vai es vēlos kaut ko radošāku, vai es vēlos kaut ko vairāk saistīt ar cilvēkiem, produktu, projektu vadību, saprast to savu virzienu, kas varbūt iet kopā ar savu personību, un tad jau izvēlēties, 1, 2 virzienus, kuri varbūt izskatās tādi vairāk priekš sevis. Un tad nākamais ir mācīties darot, piedalīties dažādās darbnīcās, dažādus projektus uzņemties, varbūt pieslēgties klāt tiem pašiem kaut kādiem jaunu uzņēmumiem vai uzņēmumiem, lai vienkārši iemēģinātu savas prasmes praktiski, jo patiesībā tikai darot mēs arī viņus varam iemācīties. Teorija ir viens, bet realitātē tikai darot mēs mācāmies. Un pēdējais ir atrast savējos. Ir ļoti daudz dažādas komunas, IT komunas, kurās var piedalīties, ņemt dalību. Ir dažādi pārgājieni, konferences, tehnoloģiju konferences, kurās mēs sev varam iemest iekšā, lai mēs redzētu, kāda vispār ir tā vide un vai mums viņa vispār patīk. Un, ja kādam varbūt ir nērti, doties vienkārši vienam pašam uz konferenci, tad ļoti bieži mēs atrast cilvēkus, kuri varbūt dara jau to, ko mēs gribētu darīt, un uzrunāt, un vienkārši saprast caur šiem individuālajiem kontaktiem, kā tad tur īsti ir, un lēnā garā mēģināt iepazīties ar cilvēkiem un tur nonākt. Un tad es vēlējos īstenībā noslēgt ar tādu mazliet iedvesmojošu citātu, kas ir tāds ķīniešu sakāmvārds, ka labākais laiks stādīt koku bija pirms 20 gadiem, bet otrs labākais laiks ir šodien. Tā kā es ļoti ceru, ka ja ir kaut kas, ko jūs varbūt sev bijāt atlikuši, ka jums būs mazliet iedvesmu varbūt sākt šodien, un tas no manis arī ir viss ar tādu mazu iedvesmu.